Ir tas naivais dalījums politiķos un valsts vīros. Tur diemžēl, tas valsts vīru komponents ir ļoti vājš. Jo... Kā jūs mērat? Aiz kuriem vārdiem jūs atrodat valsts vīru un kurā mirklī viņš nav? Jo pie tam redz, Ernests arī pareizi saka, uzrakst bišķi vienkāršāk. Valsts vīram varbūt tā baigi gudrāk jāuzraksta, ne? Ja mēs gribam tā par valsts vīriem runāt, mēs varam, piemēram, palasīt Čērčila runas 40. gadā. Tur tādas 3 ļoti būtiskas runas, kur viņš ļoti vienkāršiem, bet ļoti emocionāliem vārdiem pauž svarīgas ziņas. Tur ir visādi solījumi, visu kaut ko samazināt, pārdalīt, veicināt un tā tālāk. Bet valsts vīri, kā piemēram Čērčils, runātu par to, ka, draugi mīļie, vispār mums tuvākajos gados draud vairākus 100 miljonus liels caurums budžetā. Mums jau viņš ir. Ko mēs darām? Ja? Nevis mēs gvelžam par to, ka mēs kaut ko tur vēl vairāk samazināsim, bet to ieņēmumu bāzi palielinām. Mēs šitos visu atbalstīsim un te ieņēmumu bāzi palielināsies. Jā, mēs katru nedēļu sanāksim ministru kabinetā ar LDDK un tad tur vienkārši drukāsim naudu.